Jā, nu sveicināti Japānā, Naritas lidostā. Viss jau būtu bijis baigi forši. Bet, nu, es skatos, esam no lidmašīnas ārā apmēram pusstundu vēlāk nekā vajadzētu. Iemesls ļoti vienkārši. Pirmkārt, nosēšanās gāja mums ļoti lēni, kaut kāds vairākas apits taisījām. Nu, vismaz tāds mans vizuālais spriedelējums. Pirmkārt bija čupiņi ar kumulonimbus makonīšiem, kas neļāva mums pa taisni nonākt iekšā. Un tad liekas, ka bija arī diezgan smaga satiksme. Un tad, protams, vēl taksījums pa nenormāli lielo lidlauku, kas tiešām ir liels. Un lēnā izkāpšana, tāds sagurums ir diezgan. Tagad jautājums, cikos tikšu vispār kaut kur galā. Jo pēc aprēķiniem sanāk, ka vēl kāds 2 stundas būs jāpavada ceļā. Nu, kā ir, tā ir. Ir vēlēšanās jau šodien aiziet sameklēt kādu headbangeras krogu. Vai labi, jāsāk ar to, ka jāiziet immigration, pasu kontroli. Un tad jāsaprot, kā tikt uz pilsētu. Nu jā, pirmie brīnumi visādi. Tā kā pirmais, kas ir pie pasu kontrolas. Es ieeju, dod pasu, un viņš saka, QR kods ir. Es saku, nu ir kaut kur, jā, nu man jāpameklē. Viņš saka, kā saka, ej, aizpild formu. Beigās es atrodu to QR kodu, iedod, jā, parāda, jā, viss kārtībā. Pēc tam tālāk iziet pasu kontroli, jāiet lejā, tur ir muitas deklarācija vēl. Man nav nekādu ko deklarēt, vienalga QR kods ir, vai meklē augšā, ja ne, tad pild deklarāciju, jebali īstenībā. Uzrak to kodu, tad tur man bija jānoskanē tas kods un pasu vēlreiz jāskanē, bija jāskatās kamerā. Jā, nu, tad viss, tad var iet ārā. Nu, tagad jāsāk saprast pa visiem tiem vilcieniem, jā, visas tās transporta opcijas ir dahu jau. Un, jā, nu atrodu šitas te Skyliners, tas visiedzīgākais. Nopērk biļeti automātā, pie tam, jā, neņem šeit, vismaz tas automāts neņem kontaktless kartes. Man bija jāliek iekšā fiziskā karte, jāvad pins iekšā, un jā, nu tad viņš man iedeva to biļeti. Tagad nonāk līdz stacijai, pie perona, piebrauc vilciens, izlaiž pasažierus, un tagad viss nevienu iekšā nelaiž. Vilciens tiks iztīrīts un tikai tad laidīs iekšā. Nu, šitos viestas, protams, īpaši neiebrauc, bet, nu, jā, nu, tāds mazliet kultūra šoks ir, bet, nu, vismaz būs ko atcerēties. Bet, nu, sliktā lieta ir tā, ka tas viss sapiš man laiku, jā. Tātad ar lidmašīnu nolaidāmies jau kaut kad 7:30. Īstenībā mēs būtu varējuši nosēsties jau vispār kaut kur, 7:10. Bet nē, saka, pirmais, kas bija tā negaisa mākoņa aplidošana apkārt, tad bija nolaišanās rindā, garais taksings, ilgā izkāpšana. Un tad viss šitās procedūras, jā, stunda jau ir pagājusi un vēl es projām esmu lidostā, bet jā, bet te paredzēts, ka būs vēl 2 stundas jāpavada ceļā. Nu, kā ir, tā ir. Nu tā, tagad sāk vilciens kustēties. Man ļoti interesē, kāds viņam būs ātrums. Fakts ir tāds, man ir jābrauc 2 pieturs, un tas viss aizņems 40 minūtes, jā, līdz Nipori stacijai. Tad man jāpārsēžās uz Juliet Yankee, Yamanote line. Tur jau noteikti arī būs jāpērk jaunas biļetes. Un tad vēl uz Mita line. Un tad vēl 208 metru kājām. Nu, jā, nu vēl ir tur. Nu, un tā rakstīts, ka 21:57 es sasniegšu savu galamērķi. Īstenībā nemaz tik slikti nav, godīgi sakot, ja. Tas sanāk pat nedaudz vairāk kā stundu, pat pusotru stundu nav, tas jau ir ok. Jā, tā kā tā.